Sveiki! Mani sauc Zanda, un tu klausies podkāstu vienkārši par sarežģīto enerģētikā. Šodien arī mums ir interesanta tēma. Tāds nosaukums būtu no idejas līdz atļaujām. Kā vispār uzņēmumiem, privātpersonām, attīstītājiem orientēties normatīvajā regulējumā saistībā ar vides aizsardzību? Man kā parastam cilvēkam to atver likuma LV un tu vienkārši apjūts. Piemēram, gribi pirkt kaut kur māju vai attīstīt projektu. Var tur vispār pirkt, nevar tur pirkt, ko ņemt vērā. Un viens arī pēc šīs te pašas uzbūvēšanas vai projektu realizācijas, kas tad jāņem vērā. Un tāpēc šodien, lai ievies tādu skaidrību un vispār saprastu, es saku, šajos te normatīvajos džungļos, ko darīt, kā orientēties, esmu sarunas aicinājusi SIA Enviro projekts valdes locekli Pēteru Blumetu. Sveiks! Labdien! Sveiciens! Šajā sezonā mums tāds ievada jautājums. Varbūt, pastāsti par sevi, par Enviro projektu, kā vispār es nokļuvusi nozarē. Un, nozarē darbojies jau sen. Ko Enviro projekts dara un arī par sevi pašu? Īsi sakot, mēs strādājam ar vides projektiem. Vides projekti ir tas plašs jēdziens, tie ir attīstības projekti, vides aizsardzības projekti, dažādi citi projekti, un mana nokļūšana šajā nozarē nav gluži nejauša. Es, kā saka, vienmēr atceros, kad ir bērnībā, kad tie pamati, kurus ielika vecāki. Man tēvs bija inženieris konstruktoru birojā VEFā, un tad jau es agrīnā periodā jau iepazinu, kā var filtrēt ūdeni vāju braucienos, sagatavot viņu dzeršanai, kā pareizi tur vienmēr aiz sevis ir kārtība jāatstāja turismu vietās. Un, tas bija tāds fundamentāls tā kā pagrieziens vai interešu punkts manī vides aizsardzību. Un es par cik esmu dzīvojis gan šobrīd neatkarīgā Latvijā, gan arī iepriekš, tad es augstskolu pabeidzu 90. gados. Un to laiku modīgi bija studēt Latvijas Universitātē ekonomikas fakultātē, es nebiju izņēmums. Un 90. gadu beigās, es iegūvu maģistra grādu sociālo zinātņu jomā, finanšu un ekonomikas sfērā. Man dzīvē ļoti labi sakrīt tā, ka man pirmā darba vieta faktiski arī bija saistīta ar iegūto izglītību. Es sāku strādāt Latvijas vides investīciju fondā. Tolaik bija tāda jauna profesija, ko mums universitātē nemācīja. Mēs bijām projektu vadītāji, kas bija tāds jaunums tam laikam. Tas tāds universāls cilvēks, kas ir apveltīts ar dažādām zināšanām un dara visu. Un šī pirmā darbieta, kurā es nostrādāju 5 gadus, tas bija tāds kolosāls pieredzes apjoms, jo mēs strādājam ar starptautiskiem naudas devējiem. Pasaules banku, ar Ziemeļu investīciju banku, ar Ziemeļu investīciju korporāciju Nefco. Un šie naudas aizdevēji to naudu nevis vienkārši Latvijai piešķīra, bet mums vajadzēja pierādīt projektos vides ieguvumu. Un vides ieguvums, tas ir jēdziens, kā saka, izmērāms jēdziens. Tas ir tonnas, metri, kilometri, ar vienvārdu sakot, tā bija kolosāla skola. Un es jau pēc šīs darbvietas faktiski uzreiz nolēmu dibināt savu uzņēmumu. Tas bija diezgan tālais 2004. 2005. gads, kad mēs jauni cilvēki izdomājām, kāpēc nepamēģināt un darīt. Un, faktiski visu šo periodu es strādāju dažādās komandās un apvienībās, bet tam visam paralēli tā kā ir šis te uzņēmums, ko mēs vienmēr esam attīstījuši un mācījušies caur projektiem veiksmīgi. Un, tāds ir tas īsais stāsts mans. Un kā tu redzi, kā nozara ir attīstījusies, varbūt pēdējos 20 gados? Tā attīstība, protams, grūti salīdzināt to sapratni, kas bija 2000. gadu sākumā ar mūsdienu sapratni. Un toreiz agrāk vairāk par vides aizsardzību domāja pašvaldības uzņēmumi, valsts uzņēmumi. Pēdējos 11 gados jau faktiski privātais sektors ir ļoti arī profesionāls šajā jomā, un viņš ir sapratis, ka Eiropas naudu, piemēram, var piesaistīt tad, ja tev ir kāds vides labums vai iegūms projektā, un tu nes kādu labumu arī sabiedrībai kopumā. Un tas ir tāds kritērijs, pēc kur arī piešķir finansējumu. Tāpēc uzņēmumi tam pievērš lielu uzmanību. Un kas tevi varbūt motivē strādāt šajā nozarē, jo, protams, publiskā telpā daudz mēs par vides speciālistiem, visiem šiem projektiem dzirdam, un darbs nav viegls.
Tas ir rezultāts viennozīmīgi, jo tad, kad tu ikdienā redzi, kad tevis, tā teikt, vadīti, attīstīti projekti ir pabeigti un viņi funkcionē dzīvē, tad ir tāds zināms lepnums. Un šeit var vienkārši piezīmēt tādas lielākas jautājumus, teiksim, ķīmiskā piesārņojumā Liepājas karosta attīrīšanas projekts, jā, tas ir tāds ļoti redzams. Tālāk lielo pilsētu ūdenssaimniecības projekti, kuros mēs esam strādājuši, un arī, piemēram, dabas aizsardzībā Ķemeru Nacionālā parka projekts. Tie ir tādi taustāmi rezultāti, pa kuriem tu vari stāstīt arī saviem jaunākiem kolēģiem vai arī vēlāk mazbērniem. Jā. Varbūt tādiem vārdiem vidas projekts daudz, droši vien, kas saprot, tur koks un, nezinu, ūdens, bet varbūt tu vari ieskicēt, jo īstenībā vidas projekti tik daudz ko ietver sevī. Varbūt ieskicēja, varbūt tādas piemēriņas, kas tā kā raksturot. Kas tad ir vidas projekts? Vidas projekti ir īstenībā plašs jēdziens, un mēs viņus vairāk saucam par tādiem attīstības projektiem, jo viņos visos īstenībā vidas komponenti. Vienīgā tā atšķirība, kad mēs kā sabiedrība esam sapratuši to tikai pēdējos, 11 gados, ka tāda vidas komponenti ļoti svarīga šajos projektos. Un ka tā varbūt nav formāls kāds dokuments vai kāds ķeksīts, ko prasa mums Eiropas Savienība, bet tas tomēr lielā mērā ir par vietējo sabiedrību. Un man vienmēr patīk tādi taustām rezultāti, kad ir tajos vidas projektos. Viens no tādiem, piemēram, visiem mums patīk braukt ar riteni. No vidas konsultantu viens no tādiem projektiem arī mūsējiem ir bijis veloceļa vecāķi Cernikava, teiksim, ietekmes uz vidu novērtējums, kurā tā sarežģītākā daļa ir ietekme uz šīm te Natūra 2000 teritorijām, kas ir īpašas dabas aizsardzības teritorijas. Un ka tas kompromiss beigās starp ekspertiem tiek panākts, ka to projektu faktiski var realizēt. Un sabiedrība ar to riteni varēs braukt. Un, tas ir tas patīkamais brīdis, jā, tajā visā. Grūtākais ir atrast šo konsensus starp ekspertiem. Jā. Un kā tev vispār liekas, tad uzņēmēji, attīstītāji, viņi saprot, ka tās vidas prasības ir tiešām jāīsteno un tas sabiedrībai kaut kādu to labo ietekmi dod? Vai tas tomēr ir tā vēl aizvien zobs sāpes kādam? Vai tomēr, tā kā... Nē, es, domāju, ka tas diezgan praktiski. Tie ir īstenībā darbības nosacījumi. Ja tu kādu projektu attīsti, un tev viņā ir tā vidas komponenta, tad beigās jau tā atļauja to projektu būvēt, viņi saistīti kaut kādiem nosacījumiem. Ja, un tie nosacījumi ir jāizpilda. Ja, un Latvijā arī ir daudz kontrolējušās institūcijas, kas pārbauda, vai tas tā, vai situācija dabā atbilst situācijas papīri. Jā. Tā kā tam nedrīkst pievērst pa mazu uzmanību. Es zinu, bieži vien jūs darbā pie jums griežās jau kaut kāda attīstītāja vai uzņēmēji, kas kaut ko grib darīt, bet nesaprot, ko, kas ievadā tur teica, var pirkt viņi, to zemi, tur piesāņojums ir, nav. Varbūt tu vienkārši vari iedot tādu ieskatu, kas būtu tās lietas, kas jāņem vērā, ja kuru projektu attīstot. Tu teici, jā, ir nosacījumi, ko iestādes izdod, bet kā vispār sāk domāt par kaut kādu uzņēmējdarbības uzsākšanu kaut kur? Latvijā ļoti populāri ir faktiski šie būvniecības ieceres projekti. Tie dominē. Un būvniecības ieceri jau pēc savas būtības nav nemazām tik vienkārši, jo parasti visi fokusējās uz šo projektēšanas un inženieru daļu. Bet ļoti bieži aizmirst par vidas eksperta daļu, un par to atcerās nosacīti vēlu, kad tas jau varbūt nav tik labi vairs projektam. Un savukārt tādi projekti, kas nav saistīti ar būvniecību, bet viņi ir saistīti vairāk ar dabas aizsardzību. Tur, vai mēs katrs varam apmeklēt, piemēram, kādu nacionālo parku, kas ir Latvijā ļoti daudz, un tur ir kaut kāda infrastruktūra vajadzīga, tas atkal drusku savādāk, tad tur tā vidas komponenti vienmēr sākumā tiek vērtēti. Jā. Bet tas pamat fokus, tas ikdienas darbs ir ar šīm te būvniecības iecerēm. Jā. Un kā mēs parasti mīlam teikt, kad ir jāmāk definēt šis te vērtējamais priekšmets, kurš tad atstāja to ietekmi uz vidi. Jā. Ar to nevienmēr ir tik vienkārši uzņēmējiem. Un tur tad nāk tālāk vidas konsultants, kurš palīdz
veikt šo sākotnējo, mēs viņu saucam par skrīningu vai novērtējumu, kurš tad faktiski parāda, kur jāpievērš uzmanība vairāk, kur mazāk. Un kas ietilpst tajā skrīningā? Skrīningā parasti tas tāds jautājumu bloks, uz kuriem jācenšas atbildēt, vai šī teritorija, piemēram, tur ir piemērota, vai pašvaldības attīstības dokumenti paredz tur vispār šo darbību, un kā tur ir dabas vērtībām, un te arī ir zināms progress šajā sfērā. Kādreiz šo informāciju bija ļoti grūti apkopot, jo viņi bija vairāk uz papīra. Mūsdienās labi konsultanti tomēr taisa digitālo modeli, kur šie visi kritēriji tiek salikti kopā, un tad uzņēmējs viņus visus redz kopainā. Un tad arī viņam sāk palikt skaidrāks, kāpēc tur varbūt viņam būs lielāki izdevumi arī par papildus vērtējumu, ko viņš agrāk nav redzējis. Jā. Projektos arī ļoti svarīgi ir, kas Latvijā maz tiek izmantot, ir šī saucamā ģeogrāfiskā alternatīva. Te mēs vairāk runājam par lieliem projektiem. Tomēr, kad vajadzētu vērtēt tā projekta iespējamību vairākās vietās un atrast tā kā labāko vietu. Jā. Piemēram, mums tagad arī ir tāds jauns topiks Latvijā, kad tiks veikts tā saucamais kodola pētījums, kurā vietā var būvēt pēc entajiem gadiem šo staciju. Saprotams, ka tur jābūt ģeogrāfiski alternatīvai vērtētāji, jo ne visas vietas šim dara, un īpaši mazā valstī ir šo problēmas. Varbūt tu pastāsti par tiem, negribu teikt monitoringu, bet šīm te izpētēm, kādas ir nepieciešams, varbūt, lai saprast, vai šī ģeogrāfiskā vieta vispār ir atbilstoši, nav atbilstoši, jo, cik es atceros, agrāk, viss bija papīra veidā, kaut ko grib uzsākt, jāiet uz arhīviem, kaut ko meklēt, bet kā vienkārši, tiešām saprast tam attīstītājam, to cūku fermas var šīs te pļaus taisīt vai ne, tā primitīvi. Jā, mūsdienās jau arī patreiz valsts iestādes arī ir ieguldījuši lielu darbu, lai definētu, lai piedāvātu šos te rīkus, kur uzņēmējs varētu kaut ko ātri apskatīties. Piemēram, valsts vides dienests ir būtiski savu mājaslapu pilnveidojis, un tur ir dažādi kalkulātoru rīki. Tāpat tās arī Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrs ir izstrādājis tā saucamo rūpniecisko projektu attīstības karti, nosauksim viņu tā. Jebkurš var ieiet šajā brīvpieejas rīkā un sākotnēji pārbaudīt, vai tā viņa plānotā teritorija, atbilst šai rūpnieciskam zonējumam, vai vispār ir jēga tur turpināt. Jā, un tas būtu tas pirmais. Otrais, protams, kad pašam ir katram jāpēta tās iespējas, jo parasti ir tā, ka zeme jau ir nopirkta un nav īsti tur manevru iespējas, kas īsti pareizi nav. Un tad jācenšas pielāgot šīs te prasības tam konkrētam zemes gabalam. Rezultāts nevienmēr ir labs. Tad, parasti būtu jādara sākotnēji, jāskatās, cik tad liela šī iecer sanāk. Pareizi teica, ka tur lokopības jomā vai vistu fermu jomā tur dominē smakas. Latvijā mums tomēr ir valdošie vēji kaut kādu pūšu, un nevajadzētu šādus objektus būvēt vietās, kur tieši vējš pūš uz pilsētu lielu. Jā. Tie tādi nerakstīti sākotnēji likumi, kuri vienmēr jāskatās. Jā. Un cita lieta arī ir, kad cits stāsts ir tāds, kad paņem varbūt kādu ļoti vecu objektu no vēstures, kas jau kādreiz tur ir bijis par cūku fermu, bet mūsdienās cenšas tur to darbu turpināt un nesaprot varbūt, ka tur ir liels piesārņojums, kaut kāds augsnes izveidojas gadu gaitā un ka tur tā darbība vispār nebūtu iespējama. Jā. Tā kā, ir gan galējības, gan zelta vidusceļš šajā jomā. Kas ir varbūt komanda, ka arī pie tevis vai pie citiem vidas konsultantiem, kas strādā ar šiem te projektiem? Jo tas jau nav viena cilvēka, tā kā verdikts drīkst vai nedrīkst, tā ir tāda sinerģija. Jā, protams, kad ir šis te komandas vadītājs, mēs viņu mīlam saukt par projektu vadītāju, bet šodien jau tā nav vairs tāda top profesija, kā viņa bija kādreiz, bet ir kādam ir jākoordinē viss šis te darbs, un tā darba koordinācija, protams, notiek saskaņā programmu. Jā, un vides institūcijas, viņš izdod šos te nosacījumus, kas ir jāizpild uzņēmējiem šajā vietā. Un tad vides konsultanta pienākums ir nodrošināt šo te komandu, kas tad darbojas šajā jomā. Un tad mēs parasti sadalām viņu divos lielos blokos. Ir zinātniskā izpēta dabā,
kas skan diezgan tā bailīgi varbūt, bet īstenībā šeit ir runa par biotopiem, par putniem, par sikspārņiem, ja tāda ir jāpēta tajā objektā. Un tad otrs liels bloks ir fizikālās ietekmes, kas ir tur smakas, emisijas un trokšņu lielumi, putekļi. Tās ir atkal tādas jomas, kurās šī darbība ir jāmodelē, ir sākotnējie parametri, un tad ir datora simulācija, kas tev prognozē šo sagaidāmo rezultātu, un tad tiek vērtēts, vai viņi atbilst likumdošanai vai nē. Jo likumdošanā tomēr ir kaut kādi robežu lielumi, kur ir jāievēro, un viņi diezgan stingri, un bieži tā darbība līdz ar to ir jāsamazina. Viņi nesanāk tik liela, kā sākotnēji būtu gribējies. Tas ir normāls process. Bet ir arī jums tā kā viens cilvēks, kas savēl kopā to visu, to gan zinātnisko, var teikt, to ekspertu novērtējumu, gan modeli, un tad būtībā pasaka, drīkst vai nedrīkst. Jā, praktiski vides ekspertu uzdevums ir kopsavalkoši izsecināt šo te galveno sagatavot ekstraktu institūcijām, kas pēc tam lasa šo kopsavilkumu un uz tā pamata izsniedz darbības nosacījumus. Un līdz ar to tai valodai jābūt labai saprotamai un pieņemamai, tā kā to prasa dažādas vadlīnijas, metodiskie norādījumi un tā tālāk. Nepavelti tur vajag pavadīt zinām laiku konkrētā sfērā, lai to varētu vispār izdarīt. Un tas, kas varbūt tas eksperts, kas labi strādā ar dabas aizsardzības projektiem, varbūt pilnīgi slikti strādās ar ostu attīstības projektiem, tomēr tur ir dažāda specifika, bet ir arī tādas universālas lietas, kas ir līdzīgas visiem projektiem. Kā tu skaties, kā gadu gaitā, kā varbūt tas novērtēja? Vispār tad ieceru novērtējumu, vai kā ir attīstījušies. Viens, ir tās vidas aspekti, bet kas mums notiek ar tiem sociālajiem un ekonomiskiem aspektiem, jo par to arī ļoti daudz runā vispār. Jo tas arī īstenībā ir uz jums uz galda. Tā ir, jā. Tad, teiksim tā, salīdzinoši nesen, tad es arī domāju, tā kā pēdējos 10 gados. Šie sociālai faktori, viņi ir ļoti aktuāli kļuvuši. Un te varbūt paskatoties pagātnē, mēs jau dabu uztveram tomēr kā kapitālu, un ir tāds jēdziens kā ekosistēma pakalpojumi, kur tu tomēr vari finansiāli vai matemātiski daudz ko izrēķināt, kā te tev tā ietekme uz šo dabu būs, vai cik tā daba tev dos labumu, sliktumu un tā tālāk, vai par cik tu samazinās ar savu projektu šīs te dabas vērtību, Un sākotnēji es atceros, ka tas jau bija tāds vairāk tāds likās, kad tas tāds ļoti formāls kaut kas ir, bet tagad viņš daudzu mūsdienu projektu kontekstā ir ļoti iegūst citu aktualitāti šie jautājumi, jo cilvēki vēlās saprast, kā tā ietekme būs, kāpēc viņiem ir jāpieņem šāda ietekme. Un tas tur bieži palīdz atkal šī mana sākotnē izglītība, kad monetārā veidā ir jāsarēķina arī šie sabiedrības iegūmi. Un tā nav tikai, kā saka, par sabiedrības veselību, bet arī par to, kāpēc konkrētā pašvaldībā tādam projektam jābūt. Ja viņš apkalpo visu Latvijas intereses, piemēram. Tas ir tāds jāmeklē ir tie zelta vidusceļi, jāprēķina veidā, un šeit Latvija, kā saka, nav vienīgā valsts, kas to dara, bet Eiropā jau tas notiek visur. Un mēs vienkārši varam sev salīdzināt, vai Grieķijā tas ir savādāk, vai Latvijā tas ir savādāk, vai kura valsts ir tālāk tikuši šajā sfērā. Kas ir varbūt tas izaicinošākais, ko meklējot kompromisu, var teikt, visu veidu projektiem, ko tu saredzi? Faktiski jau strādājot ar tiem projektiem, gribētos, lai visas tās sfēras, kuras tos projekts ietekmē, ir vienādā attīstības stāvoklī vai stadijā, teiksim. Mums Latvijā tā drusku parasti pieklibo pašvaldību teritoriju attīstības plānu šie te nosacījumi, kas definē šīs teritorijas, kurās uzņēmējs kaut ko var darīt. Bieži šie plāni ļoti novecojuši, vai viņi nav aktualizēti, vai viņi tiek izstrādāti pārāk ilgi. Daudzos lasījumos, un uzņēmējs jau nesaprot, kādi tad būs tie gala nosacījumi. Vai tur varēs būvēt mobilā telefona torni, vai tomēr kaut ko vairāk tajā teritorijā. Jo tagad
īpaši šobrīd sabiedrība ļoti jūtīgi palikusi pret jebkādu veidu objektiem, vai tā ir dabas aizsardzība nacionālā parkā, vai tas ir jebkāds attīstības infrastruktūras projekts. Līdz ar to tad tā informācijas kvalitāte, ar ko jāstrādā ar konsultantiem, viņa ļoti dažāda. Ja, un ļoti grūti ir līdz ar to nodrošināt visiem pieņemam rezultātu, jo tā izējas pozīcija nevienmēr ir viena tā pati katrā sfērā. Ja. Tas tāds novērojums. Nav tā kā copy-paste īstenībā. Tas sanāk, ka būtībā katrs projekts ir reāli individuāls, un tu nevari pēc viena template vienkārši taisīt visur novērtējums. Latvijā mums tā ir, jā. Baltijā tā praksa tomēr tur ir savādāk, ja, kad Igaunijā vai Lietuvā tā nav, bet Igaunijā tie vides eksperti, viņi tā kā certificēti, mums Latvijā tā ir tāda nereglamentētā sfēra, nozara, un tur vairāk tas darbs ir tāds standartizēts, jā. Tas iegūms ir lēmumu pieņemšanas ātrums, ja viņš ir standartizēts. Ja viņš ir tomēr tāds, kā šobrīd tā procedūra ir Latvijā, tas laiks pārāk liels tiek tērēts lēmumu pieņemšanā. Tas vides eksperts varbūt to darbu izdara ātri, bet institūcijām ir ļoti grūti pieņemt ātru lēmumu, jo nav vienota forma tiem projektu dokumentu paketēm, nosauksim to tā. Ja. Kā varbūt tāds, attīstītāju uzņēmēju prizmas. Es esmu veicis sākotnējo izpēti, šī teritorija man der. Es gribu taisīt kaut kādu ražošanas uzņēmumu. Teritorija deg, vides izpēte ir veikta. Kādi būtu tie reālie soļi, lai vispār tik līdz, katlmājas eksploatācijai? Varbūt tā var ieskicēt. Un arī termiņus, jo man liekas, šis arī baigi būtiskais, ka visiem liekas, ļoti ātri viss notiek, bet nopūt. Katlmāja tas ir labs piemērs, jo mēs daudz diskutējam par enerģētisko neatkarību un mums pašiem jāražo enerģiju, to mēs zinām. Mēs, protams, viņu vairāk gribam ražot no atjaunīgiem resursiem, mazāk no fosīliem, bet Katlmāja, tas ir tāds diezgan karsts topiks Latvijā. Un jebkura liela katlmāja, kas ir lielāka pa 5 megavatiem, viņi ir saistīti ar diezgan lielu ietekmi. Jā. Tur ir svarīgs tomēr ne tikai nopirkt pareizi zemes gabalu, bet svarīgi arī šī buferzona, kas ir apkārt tam zemes gabalam, kas tajā buferzonā atrodas. Nevar gluži tādu objektu būvēt pilsētas centrā, lai arī ekonomiski siltumu atdot ir ērtāk, protams, pilsētas centrā. Jā. Un tad tas sākotnējais skrīnings ir svarīgs. Tāpat tās nevienmēr dominē piesārņojuma jautājumi, bieži arī ir, arhitektūra būs augstums, jo mūsdienu tie modernie objekti ir salīdzinoši liela gabarītos, jo parasti tur ir ne tikai katlmāja, bet tur ir arī dažādi mezgli, kurus prasa mūsdienās, tur, piemēram, CO2 uztveršanas punkts, kas ir viens no svarīgiem turpmāk arī lieliem objektiem prasībām. Tas viss aizņem teritoriju un tas viss ir jāvērtē. Tā kā tā vienotā recepte tāda, kad ir jāuztaisa šis sākotnējais skrīnings, ir jābūt digitālam modelim, kas sevi apkopo visus iespējamos nosacījumus, kas ir pieejami. Tie jāuzliek kartogrāfiskā materiālā, jāsaliek visas nepieciešamās buferzonas, lai uzņēmējiem veidojas tas priekšstats, kāda tā būs tā ietekme, ko viņš varēs darīt, ko viņš nevarēs, pa kādiem ceļiem viņš transportēs izēvielas vai vedīs kaut ko projām. Tas ir jebkurai ražotnē. Katlmāja, protams, ir arī ražotne, un visur, kur ir transporta vienības iesaistīts, tur ir emisija, tur ir troksnis, un tā ietekme ir diezgan liela galu galā. Jā. Tā kā tas būtu, un tas būtu svarīgi sākotnēji šo visu skatīties. Un tas būtu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā, vai tas ir jau vēl pirms tam? Un tad mums ietekmes uz vidi novērtējums spēkā. Mēs tagad mīlam ļoti teikt Latvijā, kad tai vides ekspertam jāiesaistās agrīnā stadijā. Tas atslēgas vārds agrīnā, tas nozīmē, ka nav jau vēl nekāda reāla rasējumi, bet ir principā projekta koncepcija. Jā. Pirmā koncepcija ir kaut kāds uzmetums, bet nekas vēl īsti nav uzzīmēts.
Nu, tajā brīdī normāli būtu piesaistīties vides ekspertam. Iespējams, kad sanāk, kad rūpnīca atrodas daļēji boreālā mežā un nav tur vēlama, un varbūt vajadzētu viņu pabīdīt stipri pa kreisi. Un tās ir tās lietas, kuras sākotnēji jāskatās. Ja? Un tad jau vēlāk projektējot, jau tiek projektēts kaut kas tāds, kas ir derīgs un kas iet cauri. Nu, vairums gadījumos ir otrādāk, kad viss jau ir uzprojektēts un tad mēģina saprast, ko nu darīt ar šo projektu, kā nu viņu sadalīt kaut kādās kārtās vai kaut ko vispār nerealizēt. Ja? Nu, tas būtu tas, kā tas nebūtu jādara. Ja? Bet priekšstats pa vides ekspertīzi tāds, ka tās ir liels izmaksas un reti, kurš uzņēmējs viņas ņem sākotnējā stadijā. Nu, īstenībā viss ir otrādāk, jo liels izmaksas tieši būs vēlāk, ja viss būs jāpārtais un daudz kas nebūs iespējams. Ja? Tā kā labāk sākotnēji ir mazas izmaksas, bet toties skaidrs spēles nosacījums saņemt. Labi, tad sākotnēji šī izpēte, viss ir akceptēts, alternatīvas izvērtēts, tad mums vienkārši bija podkāsts arī par ietekmes uz vidu novērtējumu, tad ietekmes uz vidu novērtējums ir uztaisīts. Jā. Cik tas aizņem laiku? Nu, parasti ir tā, ka salīdzinoši vienkāršākiem projektiem, kas ir, autoceļš, ražotnes izveide, vieglās rūpniecības ražotnes izveide vai salīdzinoši vienkārši katlumāja, viss pilnā procedūra 12 mēneši. Ja projekts ir mazāks un viņš, teiksim, apkalpo mazāku tur pašvaldību, viņam iespējams pietiek sākotnēji izvērtējumi, kas ir īsāks process, tas ir, mēs parasti sākam no 4 līdz 6 mēnešiem, tad tas ir pusgads. Bet valsts nozīmes lieli enerģētikas objekti, tādos šī procedūra var ilgt vismaz 3 gadus, kas ir normāli. Jo process salīdzinoši garš, jo ir ietekmēta lielāka teritorija. Jā, un līdz ar to tas diskusiju cikls ir daudz garāks. Nu, tā kā no tā nevajag baidīties, tā ir ne tikai Latvijā, tā ir arī citur Eiropā. Un kad šie projekti neiziet cauri? Tam ietekmes uz vidu novērtējumu. Protams, jo tāda arī ir, kad vienkārši uzskarās, atmeta roku uzņēmējs. Protams, ir liela daļa projektu, kuri nekad netiek pabeigti. Un tur ir dažādi iemesli, kad uzņēmēji sākotnēji, kad ir pieejams finansējums un ir politikas uzstādījumi konkrēti, tad viņi ļoti aktīvi. Bet tad, ja pamainās valstī spēles noteikumi vai kaut kas tur viņiem pašiem notiek, tad tie projekti iesaldējās. Tādi parasti ir 50%. Savukārt otra daļa ir tādi projekti, kuri sākotnēji varbūt iet ar ļoti lielu izmēru, vēlāk vērtēšanas rezultātā viņi paliek mazāki. Tas arī ir normāls process. Un ir arī ļoti bieži gadījumi, kad darbību neatļauj. Jā, un Latvijā, teiksim, lielos projektos arī ir bijuši tādi gadījumi. Piemēram, kaut vai ļoti sen apakaļ bija celulozes projekts, celulozes fabrikas projekts uz Daugavu. Jā. Tad tas projekts netika atļauts. Jā. Tā kā tas ir tikai viens tāds piemērs, kā tas notiek dzīvē. Jā. Un tas arī ir normāli, jā, jo to ietekmi jau sākotnēji viņa nav īsti zināma. Viņa tiek aprēķināta projekta sākotnējā stadijā. Kā saka, matemātika prasa laiku tomēr. Un varbūt var pastāstīt par pašvaldību lomu, jo tā arī pēdējā laikā. Pašvaldību loma patreiz ir ļoti, ļoti pieaugusi, viņa ir ļoti aktuāla. Un arī, teiksim, klimata un enerģētikas ministrijas projektu kontekstā sākotnēji bija doma, kad lielāku izmēru valsts nozīmes projektiem varētu nevajadzēt pašvaldību iesaisti un vajadzētu pietikt ar valsts dažādu statusu iegūšanu, ja tas projekts viņš ir nozīmīgs sabiedrībai. Šobrīd tas atkal mainās, un tā varbūt uzņēmējiem nevienmēr patīk, ka mainās likumdošana, bet būs kaut kādas likumdošanas izmaiņas, kas atkal atgriezīs lielāko lemtspēju pašvaldībām. Bet tur atkal jāsaka tā, ka lemt var tad, ja ir izpildīts mājas darbs un tev ir spēkā teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas ir mūsdienīgi.
ar mūsdienīgiem kritērijiem, tad tas tā varētu strādāt. Jā. Bet, ja tomēr vietvarai pašai nav tie nosacījumi definēti, tad tas projekts vienkārši nekad netiks akceptēts. Jā. Viņš iesaldēsies. Bet kā tev liekas, agrāk 10 gadus atpakaļ bija, ka jāiet runāties. Pirms tam tu realizēt, cik īstenībā tāda cilvēciskās attiecības ir svarīgas tādā projektā. Piemēram, tu esi pašvaldība, tu stāsti savu to ieceri, vedi viņas ekskursijā uz citiem līdzīgiem uzņēmumiem, kur kaut kas ir tas kaut nodara, nenodara, ko tu ieteiktu uzņēmējiem? Konsultācijas sadaļa ļoti būtiska. Jā. Mēs parasti ļoti formāli uztveram to, kad ir arī ietekmes uz vidu novērtējumā, parasti programmā ir rakstīts vienmēr, ar kādām institūcijām jākonsultējas. Un arī pats valsts vides dienests vienmēr ir teicis, ka uzņēmējiem sākiet lūdzu vienmēr ar pašvaldību. Jā, pirms jūs vispār ierosiniet procedūru, veiciet pirmo sarunu pašvaldībā, veiciet prezentāciju, noskaidrojiet, kāds varētu būt viedoklis šādam projektam. Varbūt pašvaldība var ierādīt citu zemes gabalu, kas ir atbilstošāk šādai iecerei. Un tādi gadījumi arī bijuši, jā, bet pēc manas pieredzes jāsaka, ka arī mūsdienās daudz uzņēmēji tā nedara. Viņi uzskata, ka tas nav jādara un un tas ir ļoti nepareizi, jā, jo sabiedrība šobrīd vēlās iesaistīties, viņa ir zinātkāra, viņu interesē šie projekti. Un to nevar savādāk darīt, kā vien sākt ar pašvaldību šo konsultāciju. Un, protams, uzņēmējiem ir diezgan sarežģīti, jo viņiem ir jākonsultējas ar daudzām arī valsts iestādēm un institūcijām. Jā, piemēram, tur dabas aizsardzības pārvalde, kultūras pieminekļu pārvalde, jā, civilās aviācijas aģentūra, piemēram, ja tur katlumājies kurstens ir diezgan augsts, jāsaņem speciāls atļaujas. Tas viss nav vienkārši, un to pats uzņēmējs nevar izdarīt, un tāpēc viņam ir jāpiesaista palīgspēki šī darbā. Labi, mēs pabeidzam to ietekmes uz vidu novērtējumu, pozitīvs pašvaldības lēmums, viss var būvēt? Vai? Jā. Un kā mums ir ar šīm piesārņošanas darbības atļaujām, vai tas ir tā kā arī nu, must have? Vai? Jā, tur, protams, viņš ir tādā nogrieznī, kā tu pareizi arī to uzzīmē, to sākumu, tas tāds zināms projektu nogrieznis, ja, kad to ietekmes uz vidu novērtējumu veids būtībā, lai saņemtu tehniskos noteikumus projektēšanai. Un tehniskie noteikumi, tas kaut kas konkrēts, kur ir ierakstīti precīzi skaitļi un lielumi, ar kādiem darbosies šis projekts un kādi viņam būs jāizpilda. Un pabeidzot šo procedūru, uzprojektējot un pirms objekts ir nodots eksploatācijā, viņam ir faktiski jāizņem šī piesārņojošās darbības atļauja. Jā. Un piesārņojošās darbības atļaujas arī ir ar dažādiem nosacījumiem. Būtībā viņās ir iekļauti šie sākotnēji izvērtētie skaitļi un nosacījumi, jau kā obligāta norma vai monitoringa kritērijs. Un uzņēmumam tā ir tāda ceļa karte, tāda bībele, ko viņš strādā pēc tam, jā. Bet tas var būt arī tā, ka, piemēram, mēs uztaisam projektu, labi, mums ir pozitīvs akcepts, bet var jau noraut stopkrānu un arī to piesārņošanas darbības atļauju neizņemt, zinot, ka, piemēram, pagaidīs vēl 3 gadus un tā tikai kaut ko sāks darīt. Jā, kā tur ir tie termiņi? Skaidrs, ka tur ir kaut kāda derīguma termiņi tiem dokumentiem. Jā, teiksim, ietekmes vidu novērtējuma atzinums, viņš ir derīgs parasti 5 gadus. Ja pašvaldība pieņem lēmumu, tad viņam nav problēmas ar derīgumu šim atzinumam, tad tā darbība tā kā ir akceptēta. Tad tālāk iestājās šis būvniecības likuma normas, kur parasti būvotļauju izsniedz uz 5 gadiem. Tas ir tas periods, kurā tas projekts būtu jārealizē. Jā. Protams, mūsdienās bieži tiek runāts, kad situācija dabā jau mainās un tur tie parametri mainās, bet tur atkal ir cita atbilde. Tur ir monitorings, kurš uzdod sakot līdz šīm izmaiņām, un nekas nav, kā saka, iekalts akmenī, bet projekts ir dzīves organisms. Ja mainās kaut kādi apstākļi, var mainīties arī darbības nosacījumi. Tas tikai normāli. Un cik ilgi, apmēram, piesārņošanas darbības atļauju var saņemt, jo tur arī viņas tur iedalās. Tad vieglos vārdos no mazākas līdz stingrākai. Biroja ēkai, kurai ir gāzes katls apkurei, kas ir C kategorija, kas kaut kas ļoti vienkāršs.
Tas kaut kas ļoti ātri notiek, ja tur, es nezinu, līdz 3 mēnešiem to var sakārtot. Tad jau drusīt grūtāks uzdevums ir B kategorijas atļauja, kas ir tāds vidēja līmeņa objekts, kam ir arī vidēja līmeņa ietekme. Nu, tās ir kaut kādas, piemēram, lielo pilsētu notekūdeņa attīrīšanas iekārtas, vai kāds pārtiks ražotne, piemēram, vai kāda noliktavu loģistikas uzņēmums, tikpat labi. Nu, tur izējot no tiem piesārņojošiem piesārņojuma avotiem, vai tie, kas ir jāiekļauj šajā atļaujā, vai ja tur ir ļoti daudz kaut kādas ķimikālijas, teiksim, izmanto ražošanā, tas ietekmē šo atļaujas izstrādi. Nu, es teiktu, līdz 6 mēnešiem būtu jātiek cauri, tas ir normāli, ar visu valsts vides dienestu izdot atļauju. Nu, tas ir tad raiti jāstrādā. Un savukārt grūtāks uzdevums ir šie A kategorijas uzņēmumi, kas ir Latvijā salīdzinoši maz. Tie liela izmēra objekti, kam ir liela izmēra ietekme. Nu, teiksim, tur, es nezinu, pie Rīgas TEC 2 ir A kategorijas objekts, tā kā, lai saprastu, un, piemēram, Rīgas pilsētā notekūdeņa attīrīšanas iekārtas ir liela izmēra objekts, nu tā. Tā kā, jā, un tur tas process ir garāks, jo tur ir nepieciešama arī sabiedriskā apspriede. Nu, tas paildzina procesu, es teiktu, kad arī līdz 12 mēnešiem tas iespējams var paņemt. Tā kā nav vienkārši, tas laiks jāplāno. Kopā projektēšanu 5 gadi, tas ir normāli. 2 gadi uz šīm te vidas atļaujām, 3 gadi uz projektēšanu. Varbūt var ātrāk, tas ir atkarīgs no objekta vienkāršības. Jā. Ja tas ir moduļu tipa objekts, tas ir varbūt stipri vienkāršāk, nekā ja tas ir kaut kas ļoti unikāls. Jā. Ir tev pieredzē bijuši tādi objekti, nezinu, uzņēmēji, kas vienkārši uzbliezuši un tur izcinājuši? Jā, nē, īstenībā pēdējos gados arī kontrolējušās institūcijas, viņas tā kā ļauj legalizēt kaut kādu darbību, ja gluži tas nav ārkārtīgs pārkāpums, bet tas ir tā kā pieļaujamās robežās, pieļaujamās robežas gan neapraksta likums, bet tad tur skatās, kas tas tāds ir, jā. Ja tā ir kaut kāda nelegāla būvniecība, tad tur ir būvniecības likums ļoti stingrs, par to mēs šeit nerunājam. Bet, ja tas ir kāds nelegāls kurstenīts vai mazs autoserviss, kas tur, kā saka, apkurē izmanto otrreizējo eļļu, tur seks varētu būt ļoti slikts, ja, galā. Tā kā tas neatmaksājās to darīt nelegāli, taisn pretēji labāk ir sakārtot šo te atļauju un nenodarboties ar ļaunumu videi un sev. Jo viss, kas nonāk vidē, viņš beigās mūsos nonāk. Tā vai šā, jā, tie trauki savienoti, kā mēs mīlam teikt, jā. Un labi, mēs esam, piemēram, dabūjuši to atļauju. Pastāst par to, varbūt uzņēmēju pienākumiem pēc projekta realizācijas, jo tas arī bieži vien sabiedrība tur sabiedriskās apspriešanās saka, tur, jā, jūs tur ražošiet, tur nāks pa skursteni viss kaut kas ārā, un kā tad vienkārši to sabiedrības uzticību nopelnīt, ja tā var teikt, vai jā, tā ir taisnība, ka sabiedrība mūsdienā netic tādiem tukšiem solījumiem, kas ir uz papīra, jo varbūt ir izveidojies tāds priekšstats, kad tie nav saistoši vēlāk, kas tā gluži nav atkal, jo, kā es jau sākumā teicu, tad mums kontrolējušās institūcijas ir vairākas, un viņas savu pienākumu pilda cītīgi. Un jāsaprot viena lieta, ka mūsdienās arvien vairāk lietas sāk notikt digitāli. Mēs nerunājam par papīra kalniem, kurus neviens nelasa, bet šīs sistēmas viņas ir tā kā sagatavotas digitāls. Proti, ja tu esi izgājuši šo IVN, saņēmis atļauju, un tev vēlāk ir kaut kāda kritērija monitoringam, tā valsts vides dienesta programmatūrā ir kaut kāda datuma un lampiņas, kas iedegās uz konkrēto uzņēmumu. Un, kad ir jāiesniedz atskaits, tas ir viens, ja atskaita netiek iesniegta, tad tur tiek prasa paskaidrojumu un tā tālāk. Tā kā šī sistēma ir īstenībā ļoti stingra Latvijā. Ir sfēras, kurās tie nosacījumi nav tik pilnvērtīgi, viņi tikai vēl top. Piemēram, vējparku jomā daudz kritēriju tikai tagad ir tapšanas stadijā. Tieši par pēc eksploatācijas periodu. Ja, kas tur būs jādara, kādu uzraudzības kritēriju. Un tad, izejot no uzņēmuma izmēra, faktiski viņš ir ļoti mazs uzņēmums, un viņš nevar atļauties štatvienībā vides ekspertu, tad viņš
šo pakalpojumu iepērk no ārpuses. Nu, te mēs runājam par kaut kādām mazākām sadedzināšanas iekārtām, kuri jāizpilda ir dabas resursu nodokļu atskaits un jāveic aprēķini, nu, tur parasti piesaist ārpakalpojumu. Ja uzņēmums jau ir lielāks, nopietnāks un tā ir tāda jau ražotne kārtīga, kur tiek glabāt uz vietas, teiksim, ķimikālijas, tur ir degviela tiek glabāta un kaut kas tiek fasēts, pakots. Ir jaudīga katlmāja vai krāsošanas cehs vai, es nezinu, skrotēšanas cehs, ja, tad tie ir objekti, kur uz vietas būtu jābūt vidas pārvaldības speciālistam, kurš seko līdz visiem šiem jautājumiem, jo viņiem ir ne tikai jāstrādā valsts vidas dienestu, bet viņam ir arī jāapmierina pašvaldības pieprasījumi. Ja ir kādas sūdzības pa smakām, piemēram, vēl pa kaut ko, tad ir jāskaidro, kāpēc ir netipiski iekārtas darbības gadījumi bijuši, vai tā ir bijusi avārija, vai kas tas ir bijis. Nu jā, un diemžēl ne visi uzņēmēji var atļauties šos te vidas ekspertus. Tā kā visi skaita naudu, un tas tikai normāli. Un tad bieži ir tā, ka, ja tur ir kāds dokumentu ugunsgrēks jāatdzēš, tad tas notiek pēdējā brīdī, jā, kas parasti ir sarežģīti. Un tad jau vēlāk varbūt uzņēmējs iemācās no tā viena gadījuma, tad jau viņš pats, teiksim, Excelī ved uzskaiti vai pierakstus par konkrētiem parametriem no darbības. Jā. Varbūt to kāds ļoti labs piemērs no uzņēmumu, kas tā ļoti iet uz to caurspīdīgumu un kad, redz sabiedrību, kas tur notiek. Jā. Jo ārzemēs zinu, ka ir kaut kāda online, ir vis kaut kādi pieejamie rīki. Jā. Kā tu skaties Latvijā? Jā, protams, kad mums ir tā saucamie lielie uzņēmumi, kuriem šie vides ilgtspējas jautājumi svarīgi. Piemēram, cementa ražotne brocēna no Švenka. Un tad ir tādi uzņēmumu kategorija, kuri nav gluži lielie uzņēmumi, bet kuriem šī tēma ir arī svarīga, jo viņiem savādāk banka nedod kredītu vai viņiem nav pieejami Eiropas fondi. Viņi ir dēļ tā varbūt spiesti ļoti daudz pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Mazie uzņēmumi, protams, kas ir vairumā Latvijā, viņiem šī nav obligāta prasība. Jā. Bet Latvijā mums ir ļoti daudz piemēru. Kaut vai tas pats Švenks online piedāvā datus. Tālāk, ja pareizi saprotu, arī mūsdienās daudzi pašvaldības lielie uzņēmumi, kas tur attīra notekūdeņus vai arī ražo enerģiju ar saules paneļiem vai citām uzdanīgām iekārtām, kad arī tur varēs apskatīties šos te datus. Jā. Un es nezinu, mēs arī daudzi lietojam laika prognožu rīkus. Lidostā Rīga ir meteoradari, var apstīties, vai lietus būs vai nebūs. Jā, arvien vairāk ir pieejami šie te dati. Un es domāju, ka tas nākotnes mērķis ir tāds, ka gan jau, ka viņš kādreiz apkopos kādā vienotā portālā, kur tu varēsi savā pašvaldībā saprast, kur būvē māju vai kā, vai ir kaut kāda ietekme, vai kurš atskaitās, par ko, kādu mērķi sasniegt. Tas ir diezgan viss interesanti, un mūsdienu rīki to pieejamību tikai palielinās. Un kā skaties uz mākslīgā intelekta vispār izmantošanu, tad vidas novērtējumos un uzņēmumu ikdienā? Nē, mākslīgais intelekts ir rīks, ko nedrīkst nenovērtēt, un viņa attīstība šobrīd ļoti strauja. Un konkrētais rīks palīdz automatizēt procesus ļoti nopietni, bet šeit ir viens bet. Protams, nedrīkst atslēgt kritisko domāšanu, un tev tomēr ir jāsaprot, vai tas, ko tas rīks ražo, vai tas ir par vidas aizsardzības tēmu, vai tomēr tas nav. Un proti, to ir jāmāk izmantot. Un uzņēmēji bieži tajā sākotnējā projekta stadijā viņi ļoti paļaujās uz kaut kādiem rakstiem avīzēs vai šī rīka informāciju, bet viņi izvairās institucionāli noskaidrot šīs te konsultācijas veikt. Ja? Jo tomēr civilās aviācijas aģentūras nosacījums var saņemt tad, ja tu viņai uzrakst vēstuli. Ja? To tev nevar tas rīks izdot. Rīks var, protams, ieskicēt to iespējamo ietekmi.
Jā, bet viņš nevar zināt, vai tajā konkrētajā projektā šāds atzinums būs vajadzīgs. Jā. Un pašā IVN, protams, tēma ir pietiekami specifiska, un protams, ka Rīku var apmācīt, un viņš arī mācās no gadījumiem, un es domāju, nākotnē viņa ietekmi pieaug šajos procesos pilnīgi noteikti. Tādā noslēgumā bagāta laiks aizskrējas, bet kādi būtu tie 3 galvenie ieteikumi uzņēmējiem, attīstītājiem, vispār plānojot jaunu projektu? Tu minēji to pamatus sakārtošanu, tā var teikt. Kā saka, tie 3 svarīgākās ziņas ir tādas, kad, kā es teicu jau podkāstā, tas vārds agrīnā stadijā, tas nav nejaušs vārds. Vides eksperti iesaist agrīnā stadijā var vēlāk būtiski ietaupīt naudu projektam. Ja? Un tas ir jādara, un tas ir jādara tad, kad šī ideja top un viņas izmērs tiek radīts. Ja? Jo uzņēmēji parasti ir maksimālisti, un viņu uzdevums ir saprast, kā var naudu nopelnīt, bet vides ekspertu uzdevums ir objektīvi paskaidrot, ka tas izmērs varbūt nebūs gluži pareizs. Otrs tas ieteikums ir tāds, ka nevajag akli paļauties uz ārējiem faktiem vai uz mākslīgā intelekta sākotnējiem faktiem. Vajag tomēr konsultēties ar iestādēm, ar pašvaldībām, ar institūcijām un saņemt tomēr šos nosacījumus rakstiski, nevis stipri vēlāk viņus saņemt kā pārsteigumu. Tas ir tā diezgan nerakstīts likums. Un trešais tomēr ir, tas moments ir tāds, kad tie vides kritēriji, viņiem nevajag baidīties, tas nav projektu kavējušs aspekts. Ja viņus pareizi iekļauj šajā projektu vadības, teiksim, pakotnē, tad tā ir tā kā reiz uzņēmējiem iespēja. Un tas ieteikums ir iemācīties ieraudzīt tās iespējas, kuras projektam rodās, ja viņiem pieliks klāt šo vidas komponenti. Jā, tas ir tas uzņēmējiem svarīgs moments, jo tāpēc varbūt to produktu pirks Vācijā vai noiets būs Dānijā, jo, es nezinu, kaut kas būs ilgtspējīgi šeit iegūts un ražots. Jā. Sakot, pie tā ir jāpievērš uzmanību un nedrīkst pazem novērtēt. Un tas gala jautājums, kā tev liekas, nozara attīstīsies? Vispār tāda vides aizsardzības nozara Latvijā, nezinu, tuvāko 20 gadu laikā. Mums par cik cilvēka, tā teikt, kapitāls ir svarīgs un cilvēku mums ir maz, tad mums tā iespēja vienīgā ir daudz ko automatizēt, daudz ko digitalizēt. Un ja mēs uz tādiem standartiem iziesim, un es šeit, kā saka, strādājot sfērā, redzu, cik ilgi tiek pieņemt lēmumi, tā digitalizācija mums tomēr varētu palīdzēt pieņemt ātrāk lēmumu. Un mēs parasti vienmēr runājam, ka 5 gadi ļoti ilgi priekšvēlējiem projektiem, bet tā īsti nav, jo ārzemēs, teiksim, citās attīstītās valstīs arī lēmums tiek pieņemts ļoti ilgi. Un pa lēmumu to pieņemšanas ilgumu bieži arī noslēdzot podkāstu, vienkārši tāds piemērs, kas man parasti patīk, kad tagad par enerģētikas objektiem diskutējot, daudz saka, ka kāpēc mēs nebūvējam šodien kodola enerģijas staciju, kāpēc mēs te piesārņojam dabu ar vēja parkiem vai saules paneļu parkiem. Bet tas, ko cilvēki nesaprot, kad, lai pieņemtu lēmumu par šādu objektu, tas laiks tur nav 5 gadi. Tas iespējams ir 30 gadu un vairāk ir nepieciešami, lai šādu lēmumu pieņemtu. Un mums ir šajā starpetapā arī jāražo valstī, piemēram, enerģija, ja, un mums ir no kaut kā jādzīvo. Tāpēc, kad viss tā vai šā ir uzbūvēts uz elektrības patēriņa. Ja. Un tas ir par to lēmumu pieņemšanu, kad tur ir jāsadala un mazākie projekti ir jāatbrīvo no birokrātijas, tur ir jāautomatizē, jādigitalizē tas lēmums, un tur, kur ir valsts nozīmes objekti ar lielu ietekmi uz sabiedrību, tur šis lēmums ir drusku garāks, viņš arī vajadzīgs ir digitalizēt, lai jebkurš var piekļūt no savu mobilā telefonu, iepazīties ar saturu, un tādējādi pātrināt šo procesu, nevis teikt, ka, ziniet, man te informācija nebija atnākusi un es nebiju informāciju saņēmis. Ja? Tā kā tas ieteikums ir neignorēt attīstību un darīt tā, lai tas
lai mēs nebūtu tik ļoti atkarīgi no cilvēku kapitāla arī. Jā, kad, lai tie cilvēki, kas mums te ir, lai viņi var nodarboties ar to, ko viņiem vajag nodarboties, un robotiem dosim darīt to, ko mēs patreiz vai nu negribam, vai nevaram darīt. Jā. Nu, tas būtu svarīgi, ir jārobotizē procesi. Paldies tev par sarunu. Veiksmīgi. Paldies.